Labdien! Šodien mēs ar jums aplūkosim, kā var rēķināt daļveida nevienādības. Aplūkosim grūtos piemērus, kuros ir vairākas darbības, vairākas daļas, vairākie skaitļi. Piemēram, aplūkosim šādu nevienādību. Pirmais, kas man jāzina, ir tas, ka veselam skaitlim vienmēr saucējs ir viennieks. Es viņu pierakstīšu klāt. Tālāk man vajag vienādot saucējus. Tad es redzu, ka pirmajā daļā man ir x plus 5, trešajā daļā ir x plus 5, bet vienniekam x plus 5 reizinātāji nav. Tāpēc es sareizinu ar x plus 5. Pēc tam ņemu šo divnieku un skatos. Pirmajā daļā man nav divnieku reizinātāji, tāpēc pareizināšu šo pirmo daļu ar 2 un, protams, pareizināšu otru daļu arī ar 2. Tālāk es reizinu daļas un mēģinu pēc iespējas uzrakstīt visu zem vienas daļsvītras. Tātad man būs 2 reiz 2x mīnus 1 mīnus 1 reiz, uzrakstīsim divnieku pa priekšu, reiz x plus 5. Tā. Viena daļsvītra un saucējā man ir 2 reiz x plus 5. Lielāks vai vienāds nekā 5, saucējs 2 reiz x plus 5. Tā. Tagad es atvēršu iekaviņus un pārnesīšu, protams, labo daļu uz kreiso pusi. Tā, tad man būs 2 reiz 2x 4x, 2 reiz mīnus 1 mīnus 2, mīnus 1 reiz 2 dos man mīnus 2 un sarizināšu katru iekaviņas elementu ar mīnus 2. Tāpēc man būs mīnus 2x un, protams, mīnus 10. Un pie tam pierakstīšu klāt mīnus 5, jo šis piecinieks man parādīsies no labās puses, es viņu pārnesīšu. Un samainīšu zīmes uz pretējām zīmēm. Tā, saucējs 2x plus 5 lielāks vai vienāds nekā 0, jo labo daļu es jau pārnesu. Savilkšu līdzīgos saskaitāmos un man būs 2x mīnus 17, saucējā man būs 2 reiz x plus 5. Lielāks vai vienāds nekā 0. Tagad mans uzdevums atrast, var tā teikt, punktus uz skaitļu as, kuros daļa krustos. Tieši x-as. Vai arī var tā pateikt punktus vienādojuma saknes vienādojuma nulles. Bet skaitītāju es uzrakstīšu kā vienādību, bet saucēju nē, jo saucējs nekad nebūs vienāds ar 0. Tātad man būs 2x mīnus 17 vienāds ar 0, bet 2 reiz x plus 5 nav vienāds ar 0. Var pateikt arī, kā divnieku nevajag rakstīt tikai iekaviņu, jo tik un tā es izdalīšu ar 2 un dabūšu iekaviņu. Tad skaitu vienādojumu, tad 2x vienāds ar 17 un x man būs 8,5, jo man vajag 17 izdalīt ar 2. Tā, šeit es dalu arī ar 2 un man sanāk x plus 5 nav vienāds ar 0, jo 0 dalīts ar 2 dos tik un tā 2. Un sanāk x nav vienāds ar mīnus 5. Tālāk man vajag uzzīmēt skaitļu asi un atlikt šos punktus uz skaitļu asi. Tā kā man ir nestingra nevienādība, tas ir lielāks vai vienāds, man vajag skaitītāju punktu uzzīmēt melnu, iekrāsot. Tad tas nozīmē, ka ja kas intervāls piederēs šim punktam. Tā, tad rakstu. Šeit kaut kur man būs 8,5 iekrāsots punktiņš, un šeit punktiņš būs balts, jo saucējs nekad nevar būt 0. Tā, mīnus 5. Un tagad es, piemēram, izmantošu algebrisko paņēmienu. Tad man vajag paņemt skaitļu as katru intervalu,
paņemt kaut kādu skaitli no intervāla. Piemēram, es paņemšu šeit -10, un man vajadzēs ievietot daļā un paskatīties, kāds būs rezultāts, kāda tur būs zīme. Lai vieglāk būtu skaitīt, paņemšu šo tā kā vienkāršotu daļu. Kas man būs? Man būs 2 reiz -10, -17, un šeit būs 2 reiz -10 plus 5. Tā, redzu, -20 un -17 būs -37. Saucējā man būs 2 reiz -5, būs -10. Rezultāts būs pozitīvs. Tad šeit dzīvos plusiņi. Tā, pa vidu kaut kur šeit man ir 0, un ievietošu izteiksmē un dabūšu -17 dalīt ar 10. Sanāk, ka tas man būs negatīvs intervāls. Piemēram, šeit paņemšu desmitnieku, un tad man sanāk 2 reiz 10 -17, saucējā 2 reiz 10 plus 5. Un es iegūšu 20 -17, tas ir 3, un saucējā būs 30. Tad rezultātā iegūšu plusu. Šeit būs plusiņš. Tā kā man daļa ir ar nevienādības zīmi lielāks vai vienāds, tāpēc man vajadzēs skatīties uz plusiem. Tā, es meklēju plusus, iezīmēju intervālu, un tagad man atliek tikai pierakstīt intervāla apzīmējumu. Tad, kam piederēs x? Tad x pieder no mīnus bezgalības līdz -5 neieskaitot un no 8,5 ieskaitot, tāpēc apaļo iekviņu es pārvērtīšu par kvadrātiekviņu līdz plus bezgalībai. Nu tā, paldies par uzmanību, visu labu!